Čau, te Diana. Pastāstīšu par ļoti svarīgu periodu, kas sākas 26. jūlijā un ilgs līdz 12. augustam par lauvas vārtu periodu. Kas tas ir, ko tas dod un kādi ir padomi šim posmam, to tūlīt noskaidrosim. Tātad mēs ieejam maģiskā periodā, kad sākas jauns planetārais jaunais gads. Kāpēc tieši tagad? Jo šajā periodā Saule, Zeme un zvaigzne Sirius ieņem īpašu pozīciju viens pret otru un rada spēcīgu enerģētisko lauku. Ko mums nozīmē lauvas vārtu atvēršana? Tas ir laiks, kad mēs varam veikt lēcienu savā attīstībā un formatēt savu dzīves ceļu. Zvaigzni Sirius senās kultūras sauca par mūsu garīgo sauli, kas mums nes enerģijas no augstākām dievišķām dimensijām. Ja te ir kāds, kas ļoti agri ceļās, tad saulēktā lauvas vārtu periodā var redzēt divas saules debesīs. Mūsu saulīti un Siriusu, ko sauc arī par zilo sauli un saules māsu. Tāpēc šis ir laiks, kad dzīvības spēks ir rekordaugstā līmenī. Un kāpēc to sauc par lauvas vārtiem? Jo Saules un Siriusa satikšanās notiek jūlija beigās un augusta sākumā, kad Saule atrodas lauvas zīmē. Un enerģijas pamazām kāps un savu maksimumu sasniegs 8. augustā. Par to uztaisīšu vēl atsevišķu video, kā to dienu pavadīt, lai iegrieztu veiksmi savā dzīvē, tāpēc pieseko, lai nepalaistu garām. Visā lauvas vārtu laikā, tātad līdz 12. augustam, mums tiek dota iespēja vieglāk sadzirdēt savu iekšējo balsi, nodibināt kontaktu ar savu dvēseli, redzēt īpašus sapņus, saņemt zīmes un palīdzību. Un šīs enerģijas nonāk pie visiem, bet katrs tās saņems tik daudz, cik ir gatavs pieņemt. Atkarībā no tā, cik atvērts cilvēks ir visam jaunajam un maģiskajam. Šajā posmā jūs varat daudz ko patiesībā mainīt savā dzīvē uz labo pusi. Kā to izdarīt? Pirmkārt, mums ir jādefinē savas vēlmes, jāpaziņo savas vēlmes sev, visumam, un jādara tas apzināti. Jāpaņem atbildība par savu likteni savās rokās. Galvenais ir to darīt nevis caur prātu, bet ieklausīties savā sirdī. Tieši tā sirds saviļņošanās, ka kaut ko iedomājaties, mums pateiks, kur ir mūsu patiesās vēlmes. Turklāt pats visums, Siriusa un Saules enerģijas dos mums arī norādes, kur virzīties jaunajā planētas gadā. Iesaku pierakstīt, piefiksēt jaunu informāciju, kas kaut kādā veidā jūs ietekmē šajā laikā. Vai nu palika atmiņā, vai bija sajūta, ka tas jāņem vērā. Piemēram, jūs kaut ko skatāties vai lasat, un tad ir tāda sajūta, vau, tas ir par mani. Un paši notikumi ar mums var notikt vēlāk, bet lauvas vārtu periodā mums ir svarīgi noķert to iekšējo sajūtu par jauniem mērķiem, par idejām, par jauno sevi, par savu dzīvi. Bet kādam var notikt arī pēkšņa apgaismība vai milzīga motivācija visu mainīt vai uzsākt kaut ko. Tātad pirmais ir vērot savas iekšējās sajūtas un zīmes un pierakstīt. Un otrais, lauvu vārtu periodā katru dienu vismaz bišķiņ atrasties saulē, lai piepildītos ar enerģiju. Un treškārt, tagad ir ļoti svarīgi kontrolēt savas domas, vārdus, darbus, jo visam tagad būs dubultspēks, gan pozitīvs, gan negatīvs. Šajās 2 nedēļās mēs veidojam programmas nākamajam planetārajam gadam. Tāpēc katru dienu koncentrējies uz pozitīvo, domā labas domas. Un pēdējais, 4. ieteikums
darīt kaut ko radošu, kaut ko, kas mūs iedvesmo, kas visvairāk patīk, jo tad mums varās vaļā sirds un enerģijas, un ir vieglāk sasinhronizēties ar to vibrāciju, ko mums dod augšas. Kamēr šis portāls ir aktīvs, šis ir ļoti labvēlīgs laiks meditācijām un citām garīgajām praksēm. Un, ja vajag palīdzību saņemt padomu par savu tālāko dzīves ceļu, droši raksti man un pamēģini tāro konsultāciju, jo tu neko neriskē. Vienīgi var zaudēt to, kas tevi kavē, lai nonāktu pie savas labākas dzīves. Labi, tas arī viss, lai visiem laimīgs jaunais planetārais jaunais gads!